Jā. Mēs arī varam. Jā, man ir pasi, vai ne? Kurā komisijā tu esi? Labrīt, cienījumā Saeima. Jūs jau esat ieņēmuši vietas, ir 10:10 un atbilstoši reģistrācijai uz 3. jauniešu Saeimas sēdi ir ieradušies 94 no 100 ievēlētajiem dalībniekiem. Veiksmīgu mums visiem šodien dienu. Es ceru, ka tādu aktīvu un radošu. Es lūdzu balsu skaitītāju kandidātus ieņemt savas vietas un atgādinu jau, ka neaizmirstiet pieskaitīt lūdzu arī sevi, tad, kad jūs balsojat. Tātad darba kārtības nākamais punkts ir jauniešu Saeimas deputātu mandātu apstiprināšana. Kā jūs zināt, arī pirmajā sēdē deputāti apstiprina paši savus mandātus un to dara tieši tādā pat kārtībā, kā jūs paceļot savus mandātus. Balsosim par 3. jauniešu Saeimas deputātu mandātu apstiprināšanu. Lūdzu, balsu skaitītāji ieņemiet savas vietas. Tātad, kas lūdzu par mandātu apstiprināšanu? Jā, mēs varam pilntiesīgi strādāt, jo arī prezidijas ir kontraktēts. Tātad nākamais darbkārtības punkts ir jauniešu Saeimas komisija apstiprināšana. Labrīt, cienījamie priekšsēdētāji, kolēģi, mani sauc Slinkiena Ītga un es vēlos runāt par deklarāciju projektu jauniešu līdzdalībai Eiropas Savienības jautājumu risināšanu. Es aicinu jūs visus atbalstīt šī projekta iesniegšanu tālākai izskatīšanai. Apzinoties Latvijas tuvākos plānus, nākamajā gadā arī 2014. gadā ieviest eiro kā nacionālo valūtu, apzinoties, ka 2015. gadā Latvija būs prezidējošā valsts Eiropas Savienības institūcijās. Labrīt, Spīkars kundze, labrīt, cienījamie kolēģi. Tātad es esmu par deklarāciju numur 4. Tāpēc, kas gan ir Latvijas nākotne bez uzņēmēju darbības un bez tautsēmniecības attīstības? Balsosim par deklarācijas projektu par bērnu jauniešu iniciatīvām, efektīvas bērnu jauniešu veselības politikas veidošanā, nodrošināt cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Kas lūdzu par? Un tagad 3, 4, 1 un tūdaļ vēl vienu. 3, 4, 1.